Re! Viss ēters ir te! Bet pirms sākam mūsu raidījumu, arī stāsts par to, ko redzēsim mūsu pirmajā sižetā. Nu, kā jau pirms lieldienām, pienākas dosimies paklausīties dievu vārdus, taču draudzes, kura bijām nodomājuši doties, radīja tādas kā aizdomas, un lūk, ko par to visu raksta Aivars. Ķengaragā jaunieši uzkrītoši uz ielām piedāvā dziedinošos dievkalpojumus. Mikrorajonā masveidā parādījušies viņu bukleti, bet nav norādīts, kādu konfesiju viņi pārstāv. Sen nav redzēta tāda masveida aģitācija. Izpētījām arī mēs bukletus, un jā, patiešām radās daudz jautājumu. Šie dievkalpojumi notikšot ne tikai Ķengaragā, bet visos Rīgas rajonos, devāmies saprast, kas tad tur slēpjas. Pļaunieki. Sestdienas pēcpusdiena. Pie bērnu izklaides iestādes grozās vairāki cilvēki. Pa apkaimi sadalījušies pa pāriem klīst jaunieši. It kā nekā neparasta. Ja ne fakts, ka visi šie ļaudis uzrunā katru ielās sastapto un dala 4. studijas skatītāji aprakstītos bukletus. Tajos tiek reklamēti par dziedinošiem dēvēti dievkalpojumi. Ko tie dziedina? Tas gan nav teikts. Pasākuma rīkotāji ir apņēmības pilni, runā ar katru garām gājēju. Tam, kurš diskusijā neiesaistās, iespiež rokās papīra lapiņu. Pienācis brīdis, kad jāsākas dievkalpojumam, taču redzams, ka apmeklētāju piesaiste veicās gaužām slikti. Lielākā daļa cilvēku iet garām. Jādodas paklausīties, ko tad iekšā aicinātāji teiks. Labdien! Nākam kādu pasākumu. Mums tepat arī tūlītāk būs 5 dziedināšanas dievkalpojums. Varbūt ir vēlme atnākt. Kas par dziedināšanas dievkalpojumu? Jā, tur tā būs aizlūgs par katru cilvēku un arī paslavēsim Dievu un būs neliels predikts. Būs ļoti interesanti. Ko jūs tur dziedināt? Ja jums kaut kas ir emocijās, kaut kas ir sakrājies, vai arī kaut kas pie miesas, vai arī pie dvēseles, vai arī kaut kāda atkarība. Un dvēseli jau var taču ārstēt arī baznīcā aiziet, nu nevis vienkārši šitādi. Nē, bet mēs jau esam arī no baznīcas. No kādas baznīcas? Mēs esam no Kristus pasaulē. Ja palūko interneta dzīlēs, atrodams, ka jā, šādas draudzes mājaslapa pastāv. Tajā ievietoti raksti par pasākumiem, sprediķiem un daža video atskaite par dievkalpojumiem. Kā pārliecināties, ka tā nav pašdarbnieku sekta? Latvijā pastāv reliģisko organizāciju reģistrs, kuru uztur uzņēmuma reģistrs. Mazliet piepūles un mūsu interesējošo informāciju iespējams noskaidrot. Kā jūs minējāt, māte Google šeit pietikt ar uzņēmuma reģistru mājaslapu. Ir pašā pirmajā sadaļā jau ir meklētājs, kurā tātad, ja jums interesē jebkurš subjekts, ko mēs reģistrējam, vai tas komersants, biedrība, šajā gadījumā ir runa par reliģisku organizāciju, baznīca vai draudze, tātad, ja ir šis nosaukums vai reģistrācijas numurs, tātad pēc tā ievadot var pārliecināties, ka tāds subjekts ir pie mums reģistrēts. Pārliecināsimies, ievadām organizācijas nosaukumu un jā, gūstam apstiprinājumu, ka tā ir reģistrēta. Vai tas nozīmē, ka šī draudze darbojas legāli? Tieši tā, jo te ir būtiski tas, ka tā pārbauda faktiski notiek 2 līmeņos. Viens ir, ko dara uzņēmuma reģistrs, kas varbūt formāli paskatās, vai tie dokumenti, ko paredz likums, ir iesniegti, plus vēl pirms reģistrācijas tiek prasīts viedoklis Tieslietu ministrijai, ko paredz likums par to, vai vispār tāda, kā vispār būtu pieļaujama šāda draudze ar šādi darbības mērķiem, vispār būtu reģistrējama, vai viņa neapdraud, cilvēku sabiedrisko kārtību, valsts iekārtu kā tādu. Tur ir virkne nosacījumu, kas tiek pārbaudīti, jo ir bijuši gadījumi, kad netiek reģistrētas dažādu veidu organizācijas, kas it kā uzskata par reliģiskām, lai gan faktiskā darbība ir mazliet tāda puslegāla. Tātad no likuma puses viss ir kārtībā, bet kā tad ar šīs draudzes darbības metodēm, dziedinošo dievkalpojumu reklāmu, aktivitātēm uz ielas un sekotāju meklēšanu? Dažiem cilvēkiem tas varbūt ir ļoti pievilcīgs un vajadzīgs, kurš var, kāpēc lai es teiktu nē. Bet no otras puses, ja man kāds prasa, vai tā ir kristietība, es teiktu, tas ir ļoti tālu no visa tā. Tā ir izrādīšanās? Tā ir izrādīšanās uz kaut ko, uz šo institūciju, uz šo institucionālo redzējumu, piedāvājumu. Tas redziet, kādi mēs esam. Šādu ļoti publisku un šovu atgādinošu sludināšanas veida piekopēju Latvijā ir daudz. Tas aizgūts no Amerikas. Pie mums daudziem tas var nepatikt. Ja mēs skatāmies uz protestantiem, kas bija tradicionāli šeit kopš 17. gadsimta lielākā konfesija luterāņi, tad viņi atbilst tam
personiskam, individualistiskajam latvietim, viensētas latvietim. Ja mēs skatāmies uz Romas katoļiem, toties, viņi ir tie, kas veido, ko luterāņi neveido, un tas ir tādu sistēmu, tādu kārtību, kur izveido likuma sakarības un sabiedrība, kas ir noformēta pēc zināmas struktūras. Un pareizticīgi atbilst vēl pašam citai latviešu mentalitātes aspektam, un tas ir šai iztēles vizuālai, kas mums ir tas tā kreatīvā stīga. Tas tā ļoti dīvaini. Viņš viss šīs trīs kaut kādā veidā kalpo tā ir latviešu identitātei dažādos aspektos. Tas acīm redzot nozīmē, ka mūsdienu latvietim katram pašam būs lemt par to, kas viņam tuvāks. Privāta saruna ar Dievu vai atraktīvs šovs. Jā, šo jautājumu varētu arī atkārtot, kas tad tiešām tā būs saruna ar Dievu vai atraktīvs šovs. Pietiekami neērts jautājums, uz kuru patiesībā atbildi būtu jārod katram pašam sevī.